Sveicināti Negala podkāstā. Tas ir podkāsts par dažādām man interesējošām tēmām. Šodienas viesis ir uzņēmuma Brain Games vadītājs Egīls Grasmanis. Runāsim par dažādām tēmām, sākot par Brain Games kā uzņēmumu, par spēļu tirgu, par personību un galda spēļu izstrādi. Pirmais jautājums: kādas ir tavas attiecības ar stresu? Man patīk stress. Nē, tādā ziņā, zini kā, man vienmēr ir licies, un man vēl joprojām liekas, ka es diezgan labi tieku galā ar stresa situācijām un kaut kādām, tādiem izaicinājumiem, jā. Bet, gadiem ejot, tu saproti, ka laikam gribās virzīties un samazināt, laikam, to stresu. Saistīts jautājums ir, kāda ir tava dzīves apmierinātība? Vai tu esi priecīgs par savu uzņēmējdarbību un kopumā? Tie ir divi dažādi jautājumi. Ar uzņēmējdarbību es domāju, ka man nav iemeslu nebūt apmierinātam. Izaicinājumu netrūkst, bet tas ir tas, kas laikam izaicinājumi un problēmas ir laikam tas, kas mani kaut kā patiesībā motivē un dzen uz priekšu. Jo bez tiem dzīve un arī tieši uzņēmējdarbība laikam būtu garlaicīga. Un kopumā esošajos apstākļos, jā, es domāju, es esmu apmierināts ar dzīvi. Prieks dzirdēt. Man vienkārši šobrīd tāds stresains periods un interesē, kādas ir citiem cilvēkiem pieredzes. Cik ļoti galda spēles tev ir hobijs un cik ļoti tas ir darbs? Jā, tas, cik ļoti arī darbs ienāk dzīvē. Es domāju, ka tas ir noteikti vairāk pāraudzis par darbu nekā hobiju. Un, diemžēl, ir mazāk tie spēļu vakari, teiksim, ar draugiem, kas bija agrāk. Bet tas varbūt, tas ir arī laikam gan prioritāšu, gan laika jautājums. Bet šobrīd noteikti spēles daudz vairāk ir darbs nekā hobijs. Un vai tas, ka tu esi iesaistīts spēļu strādē, tev kaut kā sabojā to spēlēšanas prieku, vai piemēram, spēlējot, skaties uz kādas tur kļūdas pieļautas vai kādas nepilnības? Man liekas, ka tieši nē. Tagad pēc tam, kad es atbildēju uz jautājumu, sapratu, ka patiesībā darbs savā ziņā arī ir. Tas viss saplūst mūsu gadījumā, manā gadījumā, es domāju, ja paprasīt daudziem vai vairākiem Brain Games darbiniekiem, tad mums saplūst darbs ar hobiju. Jā, tas ir pienākums, bet tāpat laikā mēs visi darām kaut ko tādu, kas mums ļoti patīk. Kas var būt labāks par to? Ņemot vērā, ka tas tāds diezgan saplūdis kopā ar personīgo dzīvi, kā tev izdodas ikdienā sev nodalīt laiku ģimenes lietām, atpūtai un kad tu dari darba lietas? Tas ir vēl viens tāds, neteiksim, ka sarežģīts, bet izaicinošs temats un punkts, tāpēc, ka mēs ģimenē, principā Brain Games ir savā ziņā ģimenes uzņēmums, jo mana kundze šobrīd ir Baltijas uzņēmumā, viņa vada Baltijas uzņēmumu. Tā kā mums mājās arī, kā lai saka, darbs ienāk diezgan daudz, bet ar bērniem skaidrs, ka bērnus mēs arī izmantojam. Tādā ziņā. Tā kā testēt spēles? Testējot spēles, jā, protams. Ir pirmā testa grupa, bet par to nevar sūdzēties. Un tas ir tas galda spēļu šarms, ka galda spēles savā ziņā ir kaut kas tāds, kas, tā ir izklaide, kas ir viena no tādām, kā latviski ir,
jēdzīgākajām, vērtīgākajām kopā pavadītiem laikiem. Nu, ja mēs runājam, kas ir tie veidi, kā es ar draugiem vai ģimeni gribu, varu un pavadu laiku, tad galda spēles noteikti ir viens no tiem vērtīgākajiem laikiem, kur gan bērni, gan mēs pieaugušie spējam tomēr nolikt tos varbūt telefonus, viedierīces un ienirt kaut kādā tādā vienā pasaulē un vienlīdzīgi izbaudīt to piedzīvojumu kopā. Un tā ir tā, ja mēs runājam par bērniem, tad tas ir tas, man liekas, tas ir tas, ko bērni visvairāk arī novērtē. Tas, ka mēs veltam laiku kopīgai kaut kādai darbībai. Un galda spēles, manuprāt, ir viens no tādiem jēdzīgākajiem laikiem, jā, pavadīt kopā. Kā tu uzsāki galda spēļu izstrādi? Izstrāde vai vispār, kā mēs nonācām pie, līdz galda spēļu biznesam? Man interesē abi, patiesībā. Brain Games mums nākamgad ir tāda jubileja, 20 gadi. Bet tas viss sākās no spēles Katana. No spēles Katana, kuru anglisko versiju bija atvedis mana klases biedra un laba drauga brālēns no ASV. Un tā spēle klīda mūsu draugu lokā. Un pirmo reizi, kad es viņu spēlēju, mēs spēlējām tur Ģetrūdas ielas vienā dzīvoklītī. Baigi ierāva. Ierāva tā, ka nospēlējām vairāk par diennakti un neaizgāju uz darbu. Un tas bija tāds, savā ziņā kultūršoks. Nevis kultūršoks, bet tāds pārsteigums, ka galda spēle var kaut kā tā ieraut azartā. Un tā ideja nāca, restīvi, tajā laikā uzņēmumu mēs dibinājām 2004. gadā. Toreiz tas bija Sija prāta spēles. Mēs dibinājām trietā. Pāvils Jurjāns, kam arī bija tā ideja oriģināli, Reinis Rubens un es. Un mēs dibinājām uzņēmumu ar mērķi parādīt šo spēli Latvijas tirgumu, Latvijas cilvēkiem. Mums bija sajūta, ka šī spēle pelnījusi, lai viņai ir latviskā versija. Un tad tā mēs arī sākām, salikām naudiņas kopā un sākām. Jānis Roze bija mūsu pirmais klients grāmatnīcā. Tā mēs sākām vairumtirdzniecību. Nākamajā gadā aizbraucu uz Lietuvu, pēc tam uz Igauniju un sākām tur to pašu. Paņemām Lietuvas tiesības, Igaunijas tiesības uz Katanu un sākām to izplatīt. Izstrādi savukārt vai izdevniecību. Skaidrs, ka mums no paša sākuma jau bija tādi sapņi un domas, ka mēs paši varētu būt izdevēji. Un bija tā, ka mums rakstīja cilvēki savas idejas, bet tā galdspēļu kultūra vēl nebija tik attīstījusies tolaik, lai tās spēļu idejas būtu pietiekami potenciāls un sevišķi jau starptautiskajos tirgos. Jo, ja tu esi izdevējs, tev Latvijas tirgus tomēr ir Latvijas tirgus maz ir jādomā plašāk un tad 11. gadā mūs beidzot uzrunāja viena no iesūtītajām idejām. Pirmā spēle mums gan, kuru mēs izdevām, tā bija tikai Latvijas tirgum, bet tā bija hokeja kluba Rīgas Dinamo oficiālā galda spēle. Pirmais piecinieks. Un tā mēs sākām izdot spēles. Un 12. gadā aizbraucām pirmo reizi uz starptautisko izstādi ar savu stendu. Toreiz mums bija 4 spēles, 3 no Igauniem, 1 no mūsu pašu darbinieka. Un sajūtām to garšu.
tā izstāde bija salīdzinoši veiksmīga. Mums Polija, Ungārija izdeva tās spēles. Bija tāda tā pirmā izstāde iedeva tādu pārliecību, ka mēs varam būt kvalitatīva izdevniecība. Un līdz ar to mēs sākām izdot kaut kādas 3-4 oriģinālas spēles gadā, un tad sākām arī paši izstrādāt. Un tas bija laikam 14. 15. gads, jā. Kad mēs sākām izstrādāt, pirmā mūsu pašu izstrādātā spēle bija fails, diezgan liels. Tā spēle saucās Social Network, un tur uz vāka ir īkšķīts. Un, bet nākamā spēle bija biggest success so far. Tādā ziņā. 16. gadā mēs izdevām High School, un tas bija, ar to mēs, paņēmām tās virsotnes. Visu kaut kur balvas saņēmām, un 16. gadā mēs viņu sākām veidot, laikam, 15. gada sākumā, un 15. gadā jau kaut kāds prototips rādījām un jutām, ka visiem starptautiskiem partneriem, ka visiem ļoti patīk, un tad 15. gadā es arī aizbraucu uz ASV un uztaisījām Brain Games USA, jo mēs tad neatdevām angļu tiesības nevienam. Angliski runājošajās valstīs mēs ejam ar mūsu zīmolu, ar Brain Games. Citās Eiropas valstīs un mazākās valstīs mūsu oriģinālās spēles ir zem vietējiem izdevējiem. Mēs priekš viņiem ražojam, bet viņas iet zem cita zīmola, kas tagad arī šobrīd transformējās. Vairākos tirgos mēs mēģināsim paši iet iekšā ar mūsu zīmolu. Bet, tas bija arī mūsu pašu izstrādāto spēļu sākums. Jā. Un pīķis arī savā ziņā. Vai jums iekšējā komanda, kas tikai ar to nodarbojās, tas ir tā kā blakus projekts, spēļu izstrāde iekšēji? Mēs nekad neesam, mums ir tā kā tas development teams, bet tie ir pašā cilvēki, kam ir arī citi pienākumi uzņēmumā. Tā kā mums nav full-time developeri, un šie cilvēki strādā arī pie iesūtītajām spēlēm. Jo mums sūta galdspēļu idejas, mums iekrīt viena, divas katru nedēļu. Jā. Kā ir mainījusies tava loma un pienākumi strādājot Brain Games laika gaitā? Jā, es biju pirmais Brain Games darbinieks pašā sākumā, un skaidrs, kad pirmais pilna laika darbinieks, un savā ziņā, visi procesi, ar ko mēs esam gājuši cauri Brain Games, un tādā ziņā es domāju, ka mēs esam pietiekami arī unikāli esošajā situācijā. Tādā ziņā, ka mēs esam ielīduši pa vertikāli pilnīgi visos galda spēles, tā kā dzīves ciklos. Mēs šobrīd reāli, esam izmēģinājuši un vēl joprojām tā kā izmēģinām bez savus spēkus, un esam iesaistīti gan, tā kā sākot ar izstrādi, idejām, izdevniecību, tagad arī ražošanu, vairumtirdzniecība, un arī, protams, ka veikali. Tā kā veikals mēs vispār atvērām, lai būtu tuvāk gala patērētājiem, lai labāk
gan labāk paskaidrotu spēļu būtību un vispār par attīstīt šo galdspēļu kultūru straujāk. Un tagad arī tā kā globāli tas, uz kurien mēs virzamies, un tas, uz kurien viss tas tirgus virzās, ir, ka tas ķēdes posms jau patiesībā no ražošanas līdz patērētājiem viņš arvien samazinās, arvien mazāk spēlētāji un ir tajā ķēdē iesaistīti. Līdz ar e-komerciju, līdz ar Amazonu, mēs esam tādā ziņā, es domāju, ka mums vēl ir potenciāls, jo mums ir pieredze katrā no šiem ķēdes posmiem. Tas mums tikai ir jāprot pareizi saslēgt un globālā līmenī vairāk izmantot. Bet un skaidrs, ka esmu šobrīd tas ražošanas process ir laikam izaicinājums. Mēs pirms vairāk kā gada atvērām, vai mēs līdzi investējām uzņēmumā, kas ir iepakojuma ražotājs, cietā iepakojuma, šobrīd arī cietā iepakojuma. Un tad tas mūsu mērķis ir reāli arī fiziski ražot galdspēles, uz ko mēs, kas jau notiek, bet tā kā tas process, skaidrs, ka nenotiek tik ātri, cik to gribētos. Ja mēs pirms tam mūsu oriģināla spēles visas ražojām Ķīnā, tad tagad mēs, mēģinām pārlikt visu uz Latviju un, tas ražošana arī, tur ir savi izaicinājumi, jā. Un mēs jau kā ražotāji arī esam pakalpojumu sniedzēji citiem izdevējiem. Tā kā tā ražotne sevi neatpelnīs, ja ražos tikai vienam izdevējam. Man ir jautājums par fiziskiem veikaliem. Jums ir diezgan daudz, 15, ja nemaldos, Baltijas valstīs. Jā. Nesen jau atvērās Rīgā. Kāds fiziskiem veikaliem ir pienesums? Vai tas galvenokārt finansiāls, vai tas ir kaut kāds ekstra mārketings? Kādas ir tavas domas un kādi ir fakti? Pirmkārt jau tas ir, tas ir tirgus, tas ir diezgan būtiski. Mēs esam paņēmuši tomēr Baltijas līmenī arī diezgan būtisku to tirgus daļu. Apgrozījums caur mūsu veikaliem ir būtiski, ir liels, salīdzinot ar Baltijas visu apgrozījumu. Un mēs esam, mums ir iespēja pat tiešo runāt ar patērētāju. Tā ir tā lielākā vērtība. Jā. Es domāju, ka mēs vēl joprojām mācamies un ejam uz to, lai pareizi to visu izmantotu, unificētu iespējams starp Baltijas valstīm. Un varbūt labāk izmantotu gan tos datus, ko katrs veikals ir spējīgs dot, gan arī, saprast, kas varbūt ir tās tirgus vajadzības un kas būtu ideāls produkts izstrādē, tikai Baltijā. Un skaidrs, ka tas mums ļauj labāk arī marketēt mūsu spēles. Vai ir kādi plāni, ar ko vēlēs padalīties saistībā ar 20 gadiem? Tā kā, kas apratēs Brain Games? Mums, patiesībā, mēs šodien sapulcē runājām, bet vairāk runājām, kā mēs svinēsim, kā mēs paši svinēsim. Bet tādā ziņā vēl nekas tāds grandios, kas uz āru vērsts, mums nav plānā, jā. Šobrīd vēl nav iekalts.
bet noteikti, šobrīd arī ir tāds mums vispār, tā kā, es nezinu, kā video spēļu industrijā, bet, novembris, decembris ir viskarstākais laiks, ja mums ir švaks novembris un decembris, tad mums ir švaks viss gads. Tā kā mēs, principā, dzīvojam dēļ decembra savā ziņā. Jā, mēs janvārī visticamākais domāsim par to, kā mēs nosvinēsim. Atkarībā no tā, kāds būs decembris. Kādas tās spilgtākās atmiņas no Brain Games vēstures? No Brain Games vēstures. Skaidrs, ka tas ir lielā ziņā saistīts ar mūsu komandu, ar mūsu cilvēkiem, ar laiku, kas ir pavadīts gan ofisā, gan izstādēs, visādi, jā, joki, bet spilgtākais. Jā, man uz šito laikam. Ienāk prātā var arī ieminēties vēlāk. Atcerēšos, jā. Tas varbūt gan pozitīvs vai negatīvs lietas. Varētu parunāt tagad tā kā sīkāk par tavām domām, kāda ir galda spēļu nākotne, vai tev šķiet, ka parādīsies vairāk tādi hibrīdi starp digitālām un tradicionālām galda spēlēm, vai arī? Hibrīdi, ir jau hibrīdi. Hibrīdi jau ir daudz. Respektīvi, galda spēles skaidrs, ka ļoti daudz iegūst no digitālā. Iegūst no pievienotas vērtības no digitālās pasaules. Bet, ja runājam par galda spēļu nākotni, tad galda spēles, manuprāt, nekad. Es domāju, ka viņas nekad neizudīs, jo mēs esam tomēr, cilvēki ir sociāls būtnes, mums patīk fiziski satikties, mums patīk fiziski pieskarties gan, spēlei, materiālam, un tā ir tāda, tā ir socializēšanās. Ja mēs runājam par to pašu, ko es jau minēju, par dažādu vecumu grupu cilvēku socializēšanos, tad citas īsti, galda spēles, man liekas, ir tādā ziņā unikāls, ka viņas var vienot paaudzes. Līdz ar to galda spēles kā tādas, es domāju, nav riska iznīkšanas grupā. Tieši otrādi, tas tirgus ar katru gadu pieaug, ar katru gadu tiek izdotas arvien vairāk jaunas galda spēles. Skaidrs, ka līdz ar to arī samazinās tas procents tām spēlēm, kuras tiek pārizdotas vai kuras piedzīvo otru metienu. Līdz ar to, tā kā palielinās konkurence, bet un ir arvien grūtāk izsisties ar kaut kādu jaunu galda spēli, tam jābūt ir kaut kam ļoti unikālam, un šajā unikālajā aspektā noteikti lielu daļu spēlē arī digitālā pasaulē, kas var pievienot vērtību. Tā kā, vai tas ir, teiksim, veids, kā iemācās galda spēles, ir tas pats, mēs esam līdzinvestori Somijas startup kompānijā Daized, kas ir uztaisījuši platformu aplikāciju, kas interaktīvā veidā tevi iemāca spēles, kaut kas tāds, kas video spēlēm jau bija no sākta gala. Tā kā, kad tu izspēlē spēli, patiesībā nevis lasot noteikumus, bet ekrāns tev izved cauri tev pirmajai spēlē. Jā. Imitē. Jo man arī nepatīk lasīt noteikumus.
nepatīk lasīt. Ir foršāk, ja kāds tev pastāst noteikumus. Un tas ir kaut kas, kas, man liekas, transformēs arī galdspēļu industriju. Nu, tā kā mana vīzija, nākotnes vīzija, es domāju, ka būs galda spēles, kuros nebūs vairs drukāt noteikumu. Un tas digitālais pienesums ne tikai šajā noteikuma aspektā, bet arī daudzos citos. Nu, tā kā aplikācijas un digitālās iespējas ir daudz plašākas nekā fiziskie komponenti. Nu, tā kā, un tas, ka pa pamatu ir fiziskā galda spēle, kurai ir papildināts materiāls telefonā, vai tas ir audio, vai tas ir tā kā paplašinājumi, vai vienkārši spēles papildinājums, vai tā ir papildinātā realitāte. Tur man liekas, mēs esam tikai šo hibrīdu produktu tādā ziņā sākumā. Es domāju, tur ir ļoti plašas iespējas, un iespējams tās ir tās iespējas, kuras, ja mēs runājam par galda spēļu dizainu, tad tā ir tā pasaule, uz kuru ir vērts skatīties. Jā, jo tas jau ir pierādījies daudzās galda spēlēs, lai gan arī ļoti daudz galda spēļu entuziasti un spēlētāji ir ļoti skeptiski pret digitālu ierīču lietošanu spēlējot galda spēles. Bet ir ļoti daudz jau tādi success spēles, kuras ļoti veiksmīgi izmanto digitālās iespējas. Tāds jautājums, ko industrijā neiesaistīti cilvēki bieži pārprot par spēļu izstrādi? Viens ir tas, ka tas notiek ļoti ātri. Respektīvi, pie mums griežās arī daudzi uzņēmumi, kas gribētu, vai kas vēlas, lai mēs izstrādājam priekš viņiem galda spēli. Mēs kā lai saka, tas ir vēl viens varbūt tāds virziens, uz kuru mēs baigi nekoncentrējamies, laikam, bet kur arī ir iespējams tirgus, bet lai izstrādātu labu galda spēli, mums parasti kopš mēs parakstām līgumu ar autoru, līdz tā spēle nonāk plauktā vai tirzniecībā, paiet vismaz 2 gadi. Līdz ar to, lai tajā investēt savu laiku un resursus, tam vajadzētu būt mērogojamam produktam. Tad viens tāds uzskats, laikam, ka tas ir kaut kas, kaut ko ātri var pielāgot. Mēs varam paņemt kaut kādu eksistējušu galda spēļu mehāniku un pielāgot citai tēmai vai uzņēmumam. Bet tas ir viens tāds stereotips. Es domāju, ka liela daļa cilvēku vai joprojām uzskata, ka galda spēles ir dārgas pašas pa sevi. Lai gan kā izklaides veids, man liekas, ka tas ir viens no tādiem efektīvākajiem. To arī pierāda, ka tas pats monopols radās 32. gadā, kad bija Amerikas depresija ASV. Un tagad Covid laikā arī galda spēles un arī video spēles ieguva tādu neplānotu pieaugumu būstu, jo tā ir samērā lēta izklaide. Tomēr, ja mēs salīdzinām ar kino apmeklējumu ģimenei, tad par to naudu var nopirkt labu galda spēli, kur tu arī pavadīt daudzas reizes un daudzus vakars kopā. Bet jautājums bija tieši par izstrādi? Vai par izstrādes procesu, bet ja ir vēlēs ko piebilst par biznesu, var arī par to. Tas, kas varbūt mūsu platuma grādos ir tāds, kas ir mainījies pēdējā laikā, es domāju, bet cilvēki, teiksim, jums runājam par autoriem, mums par vietējiem galda spēļu autoriem, tur ļoti daudz vienkārši ļoti baidās
rādīt to ideju, jo domā, ka to nozags. Un tas ir kaut kas, kas ir tāds, nu jā, kas ir tāds varbūt. Tas pats ir tipiski arī digitālām spēlēm. Man šeit, šajos platformos grandos ļoti daudz cilvēku, kas sēž pagrabā un taisa kaut ko. Un pēc pāris gadiem varbūt tas kaut ko ir uztaisījuši, varbūt nē, bet nu, jā, ļoti noslēgti cilvēki ir. Jā, tas ir fakts. Un man liekas, ka tas ir liels mīnus. Tas ir liels mīnus mums, jo nu, mēs nevaram attīstīties, ja mēs jā, tieši kā tu minēji, sēžam vienu pašu pagrabā. Mums vajag rādīt, vajag iegūt atgriezenisko saiti un nu, jebkurās izstrādes procesā. Un pats galvenais ir ieklausīties tajā feedbackā un reaģēt. Nu, jo, teiksim, galdspēļu izstrādē, nu, tas ir, nu, domāju, tāpat kā video spēļu izstrādē, tas ir galvenā tāda atslēga. Testēt un pielāgot mehāniku un spēli tā, lai nu, mēs sadzirdam spēlētāju viedokli un uzlabojam. Es pieņemu, ka tajā ilgajā izstrādes posmā, izstrādes periodā, lielākā daļa laika aiziet tieši testēšanā, ja ir arī kādi citi. Testēšana ir, nu, tas baigi atkarīgs no kādas spēles. Ir spēles, kuras mēs parakstam un viņas ir ready to go. Nu, tā kā uzliek, nu, bez mazliet arī jau, nezinu, skiču, nu, ilustrācijas materiāls ir vēl viens izstrādes posms, jo lai laba galda spēle, lai būtu ideāla galda spēle, viņai būtu gan tēmai, gan materiālam, gan kastes izmēram, gan cenai ir jāmačo tas mērķa auditorija. Un tas, nu, tas izstrādes process nozīmē arī pirmkārt definēt, kas tad ir tavs perfektais klients konkrēti šai galda spēlei un kas ir viņa tēma, kas viņu varētu uzrunāt, nu, jo daudzām galda spēlēm tēma ir, nu, vienkārši, nu, tā kā var uzlikt dažādas tēmas, nu, mehānikai. Ideālā spēlē, protams, mehānika un tēma, nu, ir kā sadara ļoti labi kopā, bet un šie visi aspekti, cena, kastes izmērs, nezinu, vizualizācija, tēma, tas viss, tam visam ir jābūt labam. Nu, attiecīgi, tam ir jāmačo un jāsaskan ar tirgus prasībām un ar mērķa klientu vai mērķa spēlētāju. Tu minēji to problēmu, ka cilvēki kā īpaši nedalās ar savām spēļu idejām. Digitālajām spēlēm vēl tāda problēma. Nu, ja mēs runājam, piemēram, par nepieredzējušu izstrādātāju, bieži, kad sāk savu pirmo projektu vai otro, tad izvēlās ļoti lielu mērogu tajā spēlē, un to īsti nevar izpildīt. Kādas ir citas problēmas, bet kļūdas, ko bieži pieļauj jauni nepieredzējuši izstrādātāji? Nu, šeit jāatzīst ļoti līdzīgi, jā. Labs piemērs ir tā pati Katana. Katana sākumā oriģināla versija, viņa bija kopā ar paplašinājumu. Nu, tā kā izdevējs bija tas, kurš pateica, ka vai atstājam tikai daļu no šī. Un nu, viens ir tas, ka jā, ir, nu, un tie ir tie gadījumi, kad pārsvarā tā spēle ir vai nu pārāk maz testēta ar objektīviem kaut kādiem, nu, vai nu, restīvi, ja tu testē, nezinu, ar savu brāli vai savu labāko draugu, nu, tas nav labākais testēšanas, nav objektīvākais un varbūt nebūs arī, nu, pietiekami kritisks tas atgriezieniskā saite, kas tev vienkārši aizkrāsos acis un tas produkts vienkārši nebūs, nu jā, viņš būs pārāk ļoti daudzi, jā,
daudzi arī, tā kā, es negribētu teikt, nepieredzējuši autori saliek vienkārši pārāk daudz vienā produktā. Jā. Padara to gan pārāk sarežģītu, jo ir tas uzskats, ka tā kā, kaut kā, ka tu vari to, ka ļoti daudz iespējas ir. Es salieku tur 100 spēles vienā, bet tas vai arī padara to pa kaut kādu tādu produktu, ko ir vienkārši nereāli sarežot, vai, kas tev ir tur, tik liels, tik milzīgs ražošanas izmaksas, ka tam nav, ka tas galīgi neatbilst tai mērķa auditorijai. Vai es atbildēju uz jautājumu? Nē. Es domāju. Es sapratu, jā. Ko tu biji domājis ar to mērogojumību? Spēlēm tas ir diezgan vienkārši, ka tur, piemēram, man būs tur 100 līmeņi, man būs tur multiplayeris, man būs VR. Mechanics. Ok. Tas var attiecināt uz dažādām lietām, gan tā kā saturziņā, gan tā kā tehniskās lietas. Tas ir baigi atkarīgs no spēles veida. Mēs kā izdevniecība, principā, mēs esam zināmi kā pārsvarā bērnu un ģimenes spēļu izdevniecība. Mēs tagad izdevām vienu tādu Family Plus spēli, pirmo. Jā, bet mums pārsvarā tās spēles ir diezgan vienkāršas mehānikas ziņā. Un tas ir tas, kas, tā kā mēs esam vairāk tajā nevis nišas tirgu, bet, mēs esam nišas tirgu savā ziņā, bet mūsu produkti ir tādi, kas, ir uzrunā plašāku auditoriju, varbūt, jā. Ja salīdzina arī video spēles skaidrs, ka uzrunā plašāku auditoriju, bet, mēs uzrunājam to auditoriju vairāk, kuras, teiksim, ja salīdzinām video spēlēm, kuri arī nespēlē video. Tāds ļoti sarežģīts jautājums. Man ir ideja galda spēlē. Es gribu, lai viņi nonāk plauktaņos. Ko man darīt? Nē, tev jābrauc uz izstādi un jāpičo. Jā. Tev jābrauc uz izstādi un jāpičo to pēc iespējas vairāk izdevējiem. Pirmais ir, tev ir jāatrod perfektais izdevējs. Tā kā, un tu droši vien, tā kā, ja tu esi spēlējis galda spēles, tad tomēram, tu varētu salīdzināt ar kaut kādu citu spēli, kas ir izdota, kas jau ir tirgu, ar ko viņi salīdzināt. Vai varbūt tev ir tavs sapņu izdevējs. Šitā spēle, ideālā gadījumā viņi būtu tur, ar šo izdevniecību. Visām izdevniecībām, visām galda spēļu izdevniecībām, viņiem mājaslapā ir vieta, kur var katrai spēļu izdevniecībai, arī mums ir cilvēks, kuram ir pozīcija Inventor Relations. Un viņiem birst iekšā idejas. Un te ir būtiski, ka tu spēj, skaidrs, ka tā kā visefektīvākais ir braukt reāli uz izstādi un iepriekš, kas ir svarīgi, iepriekš ir jāsarunā tikšanās ar to izdevniecības cilvēku, kurš izskata spēļu idejas. Bet pirmais ideālais solis ir uztaisīt tai spēlei labu, kompaktu 30 sekundžu vai minūtes video, kurā tu izskaidro
kas ir tas unikālais. Tādā veidā, lai tā kā tu iemet āķi lūpā, jo un tad jā, jo video formāts laikam ir mums arī kā izdevējiem, mums vislabāk patīk autors uzfilmē video un parāda, kāda tā spēle ir. Un, restīvi piču, jā, uztais piču. Jā, restīvi, ja tu viņu gribi, bet, iet pie izdevēja tikai, viens no veidiem mūsdienās, tagad jau otrs veids ir crowdfundot, bet crowdfundot, tur tomēr tas nav. Pirms gadiem, nezinu, tur 7, tas bija salīdzinoši vienkārši. Tagad tas gan Kickstarters, gan GameFound, tās platformas, tur ir baigā konkurence, un patiesībā veidojot crowdfunding kampaņu, tu principā, tev jāieguldi baigi daudz pašlīdzekļu. Restīvi, ja tev, tas lielais jautājums ir, cik tālu tu gribi iet, tas pirmais jautājums ir, vai tu gribi būt autors, kurš izstrādā pamatmehāniku un nodod visu izdevējam, un vai tu, ja tu ej šo crowdfunding ceļu, tad tev ir jāuzņemās visa atbildība par pilnīgi visu. Kā tā spēle izskatīsies, jātaisa vizuāli, materiāli, un tas risks lielais ir ejot crowdfundā. Ja tu failosi, tad to spēli vairs neviens neņems. Ja tev crowdfunding kampaņa būs neveiksmīga, tad tā spēle pretty much ir beigta savā ziņā. Un to crowdfunding ceļu, tas mūsdienās prasa diezgan liels investīcijas. Arī, jo tas ir principā tā ir marketinga kampaņa spēlē. Teiksim, mēs to izmēģinājām pagājušajā gadā ar spēli Iron Forest, un savā ziņā, mēs zinājām, ka tas būs big investment, bet mēs nezinājām, ka tik apjomīgi tas būs. Tā spēle arī ir apjomīga, bet mēs diemžēl kavējamies ar piegādi, kā tas mēdz notikt. Bet otru kļūdu, ko mēs izdarījām, laikam ir tas, ka mēs viņu palaidām kā Kickstarter exclusive spēli. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šī spēle nekad nebūs plauktos. Tādā formā, kā mēs viņu crowdfundojām, viņa nekad nebūs plauktos. Viņi varēs tikai Kickstarterī atkal nebūt. Bet, crowdfundings un izdevējs ir tās divas opcijas, lai tā spēle nonāk plauktos. Tad būs tādi vienkārši noslēguma jautājumi. Varbūt nav vienkārši. Kāda ir tava mīļākā galda spēle? Vai, jā, šitais ir, savā ziņā, es teiktu Katana. Okay. Jā, Katana, tāpēc, ka, tomēr, jā, tas ir bijis gan visa sākums šim, gan, es nekad neatteikšos, jā, no Katanas mača. Kas tevi motivē darboties? Izaicinājumi noteikti motivē darboties un varbūt vēl pat vairāk, ka tie izaicinājumi ir pārvarēti un kaut kāds tas mērķis sasniegts. Un foršā komanda, kas mums ir arī. Labi, tad noslēgumā var vaicāt, vai tev ir kādi noslēguma vārdi vai novēlējums vai reklāma, ko tu vēlies pareklamēt vai ko tādu? Man baigi gribētos, lai Latvijā, jā, arvien, lai vairāk cilvēki pamēģina savas spējas galda spēļu izstrādē un varbūt ne tikai izstrādē, jā. Gribētos, lai Latvijā rodas vairāk, lai
vairāk notiek, laikam, lai rodās Latvijā produkti, kas ir pasaules mēroga konkurētspējīgi, un lai tas notiktu, ir jābūt bišķiņ vairāk, laikam, drosmei cilvēkiem un drosmei eksperimentēt. Nu, tas ir tas, ko, jā, domāt ārpus kastes, jo izsitīsies tās spēles, kuras būs unikāls. Tām ir, jā. Un nebaidīties, un nebaidīties dalīties ar tām idejām. Nu, tā kā jebkura ideja ir nulles vērta, nu, tā kā idejas vērtība ir tajā, kā tu to realizē, nevis pašā idejā. Nu, jā, skaidrs, kad ir kaut kādi izņēmumi, protams, ja tur ir kaut kāda, nezinu, mehānisks kaut kāds patents, ko tu gribi slēpt, bet pārsvarā tu, nu, tā kā neviena izdevniecība, nu, tā kā galda spēles mehānika nevar patentēt. Nu, tā kā tu nevar aizsargāt nekādā veidā. Tu var aizsargāt nosaukumu, bet jo vairāk tu runāsi ar ne tikai draugiem, testēsi, rādīsi to spēli, jo vairāk tu saņemsi feedbacku no lielākas auditorijas, jo labāk tu sapratīsi, ko tu vari noslīpēt, un jo lielāks iespējas, ka tas produkts būs veiksmīgs beigās vai interesants izdevējiem. Un otrs ir nebaidīties no tā, nebaidīties. Tas, kas ir, jo tas smagākais laikam solis, ko darīt, ir, lai tu uzsākt to galda spēļu izstrādi, ir vienkārši sākt to darīt. Nu, tā kā paņemt, šķērītes, izgriezt lapiņas, uzrakstīt. Tam nav jābūt ilustrētām kārtīm vai ilustrētiem tailiem. Nu, tā kā tas galvenais ir, tas pirmais ir galda spēļu mehānika, un mehānika to var notestēt ar pildspalvu un baltu papīru lapu. Pārsvarā, jā, bet tam nav, tai vizualizācijai un materiālam nav varbūt tik liela nozīme kā tai mehānikai. Nevis varbūt, bet tas tā ir. Vienkārši mums ļoti daudz ir bijuši gadījumi, kad autori ir ņēmuši un investējuši ļoti daudz darba ilustrācijās un visā materiālā, un tad nāk un vēlās, lai mēs vienkārši uzliekam savu zīmolu virsū. Bet ir jāatcerās, ja izdevniecība iegulda naudu un nāk izdot, tad izdevniecībai ir gala vārds, kā tā spēle izskatīsies vizuāli un arī no kāda materiāla tā būs. Tā kā tas viss ir izdevniecība. Izdevniecība to visu pēc tam ir tiesīga mainīt, un pārsvarā to arī dara. Reti, kad autora ilustrācijas tiek izmantotas. Ir ļoti atsevišķi gadījumi. Tas ir novēlējums nebaidīties. Ļoti liels paldies, ka atnāci un padalījies. Man bija ļoti interesanti. Paldies par novēlējumu. Es pievienojos šim novēlējumam. Super, paldies, ka uzaicināji. Prieks.